Prieks jūs visus sveikt un redzēt šīs dienas webinārā, kas ir veltīts ieguldījumiem vietējā kopienā. Un šo pasākumu mēs organizējam sadarbībā ar organizāciju Social Impact Alliance for Central and Eastern Europe, kas burtiski gadu mijā ir īstenojuši pētījumu, lai noskaidrotu, kā tad privātais sektors, uzņēmumi sniedz ieguldījumu dažādu sabiedriski nozīmīgu jautājumu risināšanā, ne tikai Latvijā, bet visā centrālajā un austrum Eiropā, un šodien jums būs unikāla iespēja arī dzirdēt, kādas tad ir galvenās atziņas, galvenie secinājumi, un ne tikai uzņēmumu paveiktais, bet arī šķēršļi, ar kuriem uzņēmēji dažādās valstīs, un tā skaitā Latvijā, saskarās. Pasākuma darba valodas būs divas, latviešu un angļu valoda. Pēc pavisam īsa mirkļa došu vārdu organizācijas Social Impact Alliance pārstāvim, bet uzreiz pēc iepazīšanās ar pētījuma rezultātiem mēs visi varēsim dzirdēt arī divus pieredzes stāstus no vietējiem uzņēmumiem. Paldies Liepājas RAS un Alderes pārstāvjiem, kas šodien būs gatavi dalīties savā praktiskajā pieredzē, arī gūtajās atziņās, un cerams, ka arī šī pieredze ne tikai iedvesmos, bet arī sniegs praktiskas idejas. Attiecībā uz ieguldījumiem vietējā kopienā mēs kā Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts šim jautājumam esam vienmēr pievērsuši īpašu vērību, tā skaitā pirms vairāk nekā 12 gadiem izstrādājot ilgtspējas indeksa kritērijus. Un tie, kas piedalās ilgtspējas indeksā, zina, ka īpaša vesela sadaļa ir veltīta sabiedrības un vietējās kopienas jautājumiem. Un tas, kas mums ir šķitis būtiski, tas ir skatījums uz šiem jautājumiem patiešām kā uz ieguldījumiem. Kopienā nevis varbūt kā līdz tam galvenokārt šis fokus bija uz filantropiju vai labdarību, kas gan arī šodienas pētījumā parādīsies. Tomēr mums ir licies svarīgi, ka uzņēmumi patiešām par šo domā nevis kā papildus izmaksām vai finansiālu ieguldījumu, kas ar kaut kādu regularitāti vai dažkārt arī pavisam neregulāri tiek sniegts kā atbalsts dažādām organizācijām, bet tiešām par tādu stratēģisku iesaisti un atbalstu sabiedriski svarīgu jautājumu risināšanā, kas var ietekmēt un ietekmē arī pašu uzņēmumu. Bet šajā brīdī es došu vārdu pētījuma īstenotājiem, Social Impact Alliance for Central and Eastern Europe pārstāvjiem, un šī projekta vai pētījuma vienam no centrālajiem cilvēkiem, Konrādam Sivinski. Konrad, the floor is yours. We are impatient to hear about the main findings and results of the research you and your team conducted. Thank you very much, Dacia, and nice to meet you all. My name is Konrad Siwiński. I'm representing Social Impact Alliance for Central and Eastern Europe. Together, I'm also with Anna, who is our founder, Anna Korzeniewska. Before moving to what we've done and what we found, one more big thank to you, Dacia, to your organization for your support in Latvia and all other, as I said, organizations.
All right, we are a think tank that is covering 11 countries in CE region. This is in our name, so I think it is not very surprising, but we would like to give a voice to thousands of key decision makers in our regions and represent the voice of lots of citizens across our region. And for right now, we are looking for answers. What can we do to unlock private capital for social goods? It is kind of our mission on our first step. We are looking for answers for motivators, barriers, difficulties, and we are right now mapping it across different countries. Because we would like to find a way how to effectively finance and tackle social challenges. If we are thinking about our major objectives to better let you know why we are doing this and what we are doing, somehow through our work, we would like to increase awareness and build a culture of giving around different stakeholders, around different groups. We would like to create supportive and easy to navigate ecosystem because these words are rather general, but it is very important. We observe that sometimes this ecosystem is not so easy to navigate or maybe not so supportive enough that we would like to, we would expect. We are looking for impactful solutions in each country and cross country. We are mapping some solutions, ideas, legal frameworks, tax schemes, which are the best ones or which are perceived as the most supportive ones. We would like to encourage collective actions, cooperation and everything around, which is very useful and is working, we observe. And because we are doing researches, or maybe we are doing researches because of that, is that we would like to equip decision makers also from different groups with reliable data and knowledge. And I believe you might expect that we have a lot of reasons to do it. We observe that as a region we can do more. But one of our studies, quantitative study across these 11 markets, and we asked citizens how much money they are donating right now, and generally it is 2.8 billion euros. But when we ask them, okay, if there will be no limitations, difficulties, you will know exactly which organizations are or the market, it will be easy for you. How much could you donate? It is more than two times more. So we definitely believe that there are some possibilities or solutions that we can introduce to enhance people to be more involved in social engagement, we can say. All right, and where we are, maybe one disclaimer. If you will have some questions at the end, we will do a short Q&A. So feel free to ask questions. Then I will go to also results for Latvia. So then will be a space to talk about that. What is our context? Our context comes from our researches because we observed that your client, your employees have expectations. As I said, in 2022 and 2020, we've done a quantitative study. In 2022, we covered 7 markets, including Latvia. In each country, we have 600 interviews with general public, so your clients, customers, employees, investors, stakeholders, but general public. And we observed that there are some important topics that somehow should tell you more about where we are with social engagement. And in that study, we asked people about SDGs, social development goals. Of course, we ask them what is important, or in which area they are active, but also one of the questions were in which areas, in which topics we definitely would like business to be present. And as you can see here on that slide, we have 5 goals that were indicated as the most important or most direct to business. And these are connected with the growth, economic growth, responsible consumption and production, innovation, infrastructure, and some areas around ecology, clean energy. So these are the topics that are somehow in the DNA of lots of businesses. It is not only this kind of crisis giving connected with supporting very emotional topics, but these areas are really strategic, not only for
for social sector, but also generally for full economies in our countries. So this topic connected with social engagement is really broad. And I would like also to underline the last goal, which is partnership for the goals. It is something where business is needed. In our study, we observed that people believe in business and effectiveness of business. So we expect that if something might happen, if business will be interested and it start to do it, it is the best way to go with it, because the processes, the decisions are more oriented on effects and more oriented on processes. So it will be something that will be done. So this believeness in business is very important here, and building partnerships thanks to that is very good way to do it strategically. When we ask people about how business should or could behave in that area, some important topics that can somehow tell you more how to act, where to act. 72%, 3 on 4 people agreed that companies' activity should be coherent. And when you are doing something as a businesses, the company should also be fair to its employees. So generally, it's not only the part of your area that you are active, you need to be coherent and do it horizontally and vertically in all organization. Another topic is that you or businesses have some kind of responsibility to act for the local environment. It is something very important and interesting, because in our studies we were talking with representatives of different kind of businesses. And we observed that lots of SMEs, not always small, but local companies, are very, very active in local environment, and they are not perceiving that as sometimes as a social engagement, but it is. So, and people expect it. And last one, but very important also, is that businesses should act in accordance with your profile. So it doesn't mean that always if you are producing something, you need to do exactly the same thing connected with social engagement, but people need to understand why you are doing this. What is the mission? What is the goal? Why you believe that it is important? And because thanks to that, they will also feel that it is for you important, observe that, and act that, and believe that it is connected with your brand, with what you are doing, your portfolio, and it will be for them easier to somehow grab the attention, and thanks to that, bringing awareness or something connected with the brand image. All right, we asked, we told you about I told you about the customers or clients, but right now, how about employees? Employees is a group that it is also very important here. We asked people from the employee perspective about the volunteering and pro bono activities, and you can see on that slide that in case of employee volunteering, only 20% declare that right now they can do it in their organizations. But more important, I think, is the next number, which is more or less 40% of people who said that they would like to do it, but right now they can't. So this is the big potential of bringing this kind of employee volunteering, or same situation with pro bono activities. We tell people what exactly could be pro bono activities, that it is support for social organizations with services for free. And they also are interested in that area. So kind of knowledge transfer or bringing some services to social sector. If I show you the numbers with how many people could do it in case of employee volunteering or pro bono activities, these are the people who said that they are definitely sure that they can do it in their organization, but also there is a big number of people who are not sure if they can or they can't. So it is something we believe that it is maybe not so promoted in organizations, or maybe not used in a way that it could be, because there is a big potential. We know that in lots of organizations there are programs of employee volunteering, but sometimes the employees are not aware. They are not feeling that it is maybe enough important, so they are not so active that we believe they would like to be and they could be.
Okay, I present you some slides with kind of push why you should do it, but there are some benefits that are important for you, I believe. I know it is declaration, but these are the strong ones. People declare that they prefer to buy products and services from socially committed brands. Some people also tell that they would like to pay more for products and services for this kind of companies. Of course, we are also asking ourselves the questions about the crises right now, inflation and everything around. What will be the impact on that kind of attitudes? But we've done some studies about it also, and we observed that social engagement is so important for people right now that maybe I won't tell you that, of course, if you start to issuing something or offering something with social engagement in it, lots of people will start to pay a lot more, etc. But for them, it is a sign that it is important for you. It is also important for them because the crises are because of something, and this kind of social attitudes are one of the reasons that people perceive as a indicator of some crises we have. So we need to feel well with what we are doing, with what brands are doing, and it is a safe space right now for people also. And last thing, connected also with not maybe employees right now, but employees to be. 1/3 of people declared that when they will be searching for a new job, they will pay attention to whatever the company is socially responsible. I can tell you that right now, when I'm recruiting some people from Generation Z to research work, they are always asking about that topic. What is the mission? What are the ideas we are thinking? So this is the question we are talking during this kind of conversation, and I believe you may also see that in your situation and in your businesses, that younger generation is somehow interested not only about the business side of what we are doing, but also the social side, maybe not telling that it is social impact or impact at everything around, but it is something that it is important for them. Great, so this is the framework where we are, and let's go to the deeper to our findings for Latvia. I've told you right now, just in a second before, about the results from our quantitative study, but something what we are doing right now, and the reason today we are meeting is that we just launched a report for Latvia from our expert study this year. These are the meetings where we are meeting with you, with people from different groups, with different experiences, representing lots of stakeholders, business networks, VC funds, wealthy individuals, impact investors, social entrepreneurs, or umbrella organizations for nonprofits, experts, etc. So we are mapping with our partners like Dutch and in CSR the ecosystem, and then we are asking you for a 1-hour meeting when we are talking about the situation on the market, the possible motivators, barriers. And one more time, thank you very much for all the participants, because without you, we won't meet right now. And thanks to that, we can tell you more about the ecosystem, the motivators, barriers, difficulties. And in each report, and we enhance you to download the report and read it, because there are a lot of interesting topics connected with the barriers and postulates. And these are on this slide, you can see some of them, all of them for Latvia. We won't have time to go through all of them, but I will tell you more about the most important ones, we believe from business perspective. But we are dividing them into 2 parts. First one is soft actions connected with education, cooperation, role of different groups, difficulties with kind of turning theory into practice, promotions, awareness, etc. But we also have a strong lack of tax and legal, where we are discussing and giving some recommendations and postulate, also thanks to our cooperation with legal partners, and for Latvia it was TGS Baltics, that they helped us a lot with defining some recommendations around these topics, where we are discussing tax schemes, legal frameworks, reporting, etc.
And I will go you through some of the most important, as I said, barriers recommendations, and tell you more about where we believe there is a space to build this kind of engagement. First one is the role of middle management in implementing changes. It is something we've heard from especially private and public sector. Covering the private sector, we've heard that once top management's C-level decides to develop projects, it happens. The implementation is transferred to middle management, where sometimes action is slowing down. We've heard that it is because of lack of priorities, strict or easy to follow KPIs for this area, and where there is no measurement of this activity, it's difficult to have this pressure to do it. So there is no pressure and the actions are stopped at the concept level. Sometimes good ideas are defined on the C-level, and then it is difficult to implement that. Our recommendation for that will be to have this greater emphasis on cross-departmental work. We need stronger teams, not only from one department, but from different departments to build this cooperation inside the organization. And involving middle management for the first stage of the project. I believe it happens in some organizations, or even more of them, you are maybe feeling that it is happening, but I think it is worth to underline that we need different also levels of organization on the project planning stage, on the concept stage, to somehow give that feeling that responsibility is from the beginning. And we need measuring the results of what we are doing. It's not easy. We are aware of that. Impact calculation is the topic, but we need to have some KPIs to follow if we are doing it well or according to what we expected, because maybe this doing it well have different areas. Second topic we would like to share today is difficulties with turning theory into practice. Of course, it is growing expectation from private sector to be socially engaged because of different topics. These are regulations that we need to follow. This is access to capital, which is sometimes connected with the social engagement or financing. This is a competition that might start doing something, and expectation of new generation employees, as I said before, or your clients. These are these kind of pressures we observe, and you told us about that. Okay, I feel the pressure, I need to do something, but sometimes it is not clear what exactly I can do or what needs to be measured and how I should do it. We don't have, or we've heard that it is not insufficient knowledge or data, which ways to follow, examples. There is not so many know-how on the market and good practices. So there is a lot of will, but sometimes it is difficult to, as it is in the name of the recommendation or barrier, it is difficult to turning that into practice. So we've recommend that there is a need for targeted tailor-made channel information flow. So we need to have this know-how, we need some education activities. And for example, we also recommend that banks which are expecting non-financial reporting, sometimes it is connected with financing on access to capital, could somehow give a benefit like additional education in this area to help companies to follow the expectations. Because if you are you should help others to fulfill these expectations. Next topic is that social areas are not combined with everyday business operations. It is somehow connected with the previous ones, but not exactly, because first of all, we observe that engagement of companies varies depending on two aspects. First of all, size of the company. And as I said, for example, SMEs are more locally oriented, corporates are following regulations. But it is also important the perspective of leaders. If they are of you are as a leader believe in that area, it is working. So we need to have this push from the leaders. And
Of course, it is something that we are happy with, that social engagement is more and more often perceived as a value increasing activity, because it is, but sometimes these activities are not conducted in structured way, in a long-term way, with strategic implementation in organization. It is part of what we are doing, but not incorporated in our everyday business. And it is our recommendation to integrate that with marketing, HR, procurement, product preparing, marketing, etc. And we also advise to develop a strategy, plan activities, secure budget, people, resources, implement and report. So we need to have this process on board to follow that, to feel that we are doing it like other projects in a strategic way, with special teams dedicated to that, with dedicated resources enough to do it in a long term also. Going to other topic is not enough push for social engagement in private and public procurement. We will focus on private procurement. It is something we've heard also in other countries, that sometimes the emphasis on social issues is not enough, and it is important, because it is an easy to follow rule that if you want to do a business with us, you need to comply. So if we are sending this message to our partners, to our companies that are working with our corporate, it means that you need to follow some rules. Smaller companies told us that they will follow because they would like to work with other companies. So it is the push for doing something. You can add some points to procurement. You can, I don't know, prepare procurements only for companies that will comply in some rules. And thanks to that, you have the indirect impact as a procurement giver to the other companies. And going to tax and legal sphere, first topic is negative impact on donations due to the 2018 tax reform. It is the tax reform that generally we've heard that it is well perceived, but in the area of donations, it had a negative impact on value of donations. The system was easier before, more incentivizing tax-wise. Right now, there are 3 ways to fulfill to have some kind of tax incentive, but it is not so incentivizing as before, and it is more difficult to follow. For some detailed informations, I also enhance you to download the report when we prepare the information about these 3 ways. But generally, it is the situation where we are right now, and there are also numbers that are covering this topic. So it is true that the donations are lower than before from business perspective. So we need this more supportive tax legal scheme here. It could be modified, especially if the scheme will stay. We need to increase the threshold for donated amounts excluded from the taxable amount, because right now it is not. It is also not so incentivizing that some companies decided to drop this area, not to drop the activity, but sometimes unfortunately also, but they are not fulfilling the tax statements with this information, because it is not so big incentive that it is worth to cover all difficulties, especially when you are smaller companies with no legal department on board. All right, something we've also heard is issues with fiduciary duty. Generally, I believe most of you know what it is, but it requires management boards to use the investors or shareholders' funds in most rational way possible to achieve business goals and generate profits. It is a law, so if you are not compliant, there are some possible penalties. So you are not doing anything, or you or sometimes management boards decided to leave some spaces, some areas that are not fully profitable. And unfortunately, social engagement sometimes is not connected directly with profit. So some people might be discouraged to do something because it is not comply with this law.
It is a kind of big barrier. It can stop activity. It lowers motivation because it is connected with some risk, personal risk. So we recommend that from legal perspective, this liability should be limit to and exclude activities around social engagement. Of course, in a reasonable way, but it is a topic that I believe we believe that need to be deep dived. And another idea, maybe connected with that, will be to provide additional benefit to management boards that are active and are somehow thinking about it, because we need to this greater motivation. Okay, and another topic is topic connected with investors. It is a very interesting area connected with social engagement, because we sometimes thinking about philanthropy in very traditional way, where we have donations, we have capital providers, impact providers. But impact and capital providers, we've learned from our study that it is very broad definition. And from capital providers, we also have investors that could invest in impact, or could be impact investors. It is a topic that it is growing in our region, also in Latvia. But right now, there are no tax or legal benefits on responsible investments. And when we are talking with VC funds or other funds, we've heard that this investment is maybe not so profitable or not so easy to think about, like investing in high tech or other traditional startup areas. So this kind of incentivizing might be very important here, because it is working also in countries where this topic of impact investing is very important right now. So we have two legs of recommendation. First one is tax benefits, such, for example, reduced capital gain tax for individuals and for provision reducing corporate tax base for corporates interested in this investing, and some state support programs that are connected with investing in social topics, impact investment. It is the area that it is growing. It will be growing, and investors start to be interested in that, but they need some kind of motivation to be more oriented on the topic. So we believe that we need something to start it with a faster and more. All right, and last words from me will be what is next, because you observed that we gathered the information, gathered the data, and our next step is finishing the consultations in other countries. We have 3 of them left, and then we are working on CE comprehensive analysis that will be available in the last quarter of this year, when we are gathering all the data informations and preparing the voice of our region. And we believe that our next step will be a lot of cooperation with you, with our participants and friends, we can say, in different countries we've met during this time. We observed that, as I said at the beginning, as a region, we can do a stronger push on different levels with what we would like to achieve. So we are building bridges, looking for answers, solutions, these impactful solutions, would like to somehow promote them, connect us with different, in different groups, cross-sectoral, in-sectoral. So this is our next step. We are thinking, what can we do with that knowledge? But we definitely would like to work on that, not only us, but with our organizations that we meet and represent each country's sector, because doing it together is better than doing it alone. And thank you very much. Thank you very much one more time for your attention today, but also for all participants, and lots of help we've had in Latvia, and we were happy to share it with you today. Thank you, Konrad, for your presentation. Also, the work you and your team has done to conduct this research.
But before we receive questions from participants, I would like to ask you about one specific topic also covered in the research about procurements. This is a very important area, I would say. We just recently held an event on responsible and sustainable public procurements and procurements in general, but with a focus on public procurements. You have already done this research in other countries, as far as I understand. The main findings regarding this specific question are quite similar. So it's not important only in Latvia, but in other countries. Have you already discussed what might be solutions? Of course, you mentioned that one of recommendations is to think about this when developing procurement criteria. But maybe there are already some concrete actions or ideas, suggestions for actions in countries where this research has been already presented. One thing I can tell you about that is that the first step is to introduce something, but sometimes the question is what's next, because sometimes the law is in place, but implementing that law is something that is the next step. So we need to have something, but then we need to have some push to start this kind of procurements with these points. Anna, you would like to add something? Yes. Thank you, Konrad. Thank you, Dash, once again, and hello, everyone. Answering your question, we started this expert study from Poland, which is our home country. And this is where we gathered the knowledge first. And we also went to the implementation stage first. So yes, public and private procurement is a topic that comes up in almost all the countries that we work in. It seems to be very important. And this is a reason why, because of the fact that Poland was first, we opened a discussion with the Polish government first. And we did it last year. There is a big openness. We are speaking about public procurement with the Polish government, of course. So we are thinking about introducing a special additional social criteria to public procurement law. The catalog is not closed, so generally it is possible to include more social criteria in public procurement. But what we want to do is we want to introduce the one that is going to be really named, being reported by municipalities, whether they use this criteria in procurement or not, and the one that is going to actually reward with extra points companies that can prove that they are socially responsible. Now, the challenge is to have this mechanism set up together. So what does it mean that a company is socially responsible? So again, we're going back to impact measurement, KPIs. We're thinking how to do it. If you have any ideas, if you have anything that you maybe did already, and Latvia will be more than happy to listen to it. We have a support of Danton's legal company in this process, not just in Poland, but also in other countries. So this is something that we are working on. And if any of you would like to see where we're going with this, we'll be happy to share the proposals that we sent to the Polish government. We have this available in English. Thank you. Yeah, it seems that challenges are quite similar in Poland, also in Latvia. What we have heard from state institutions just recently, State Audit Office shared that they have done public procurement, so social responsible public procurement, choosing social
enterprises as their suppliers for certain services. But yes, the main question lies in what should be the criteria. We also discussed with several state and municipality-owned companies, and this is like always the main challenge we're here to understand what are those clear and objective criteria to be included. So we will be more than happy also to engage in further discussions about this and try to share those few examples which we have here in Latvia. Thanks, Anna. Maybe some other questions for Konrad and Anna. Varbūt ir vēl jautājumi, ko jūs gribētu uzdot par pētījumu vai pieredzi citās valstīs, kur šis pētījums jau ir veikts. Ja ir papildus jautājumi, droši izmantojiet vēl šo iespēju uzdot jautājumus uzreiz. Thank you, Anna and Konrad, for the presentation and sharing the main findings. Thank you, Anna, for sharing the links to the report. I'm sure this will be very useful, and this will help us and other organizations in Latvia dealing with the responsible and sustainable business promotions to use these findings in discussions with state authorities and policy makers. Thank you a lot. Now we will proceed in Latvian with a few case studies. So, paldies! Un mēs turpināsim ar pāris praktiskiem piemēriem. Es teiktu, ka tās nebūs prezentācijas, bet saruna un pieredzes stāsti ar diviem uzņēmumiem. Paldies vēlreiz Liepājas Rastu un Alderis par to, ka esat gatavi dalīties savā pieredzē. Un es šoreiz gribētu sākt ar privāto sektoru, un mums ir pievienojies Toms Kursītis no uzņēmuma Alderis. Zinu, ka jūs esat daudz darījuši attiecībā uz ieguldījumiem vietējā kopienā, gan ļoti konkrēti tajā vietā, kur atrodas jūsu ražotne, tas ir Sarkandaugavā, Rīgā, gan arī tieši tikko, šķiet, laikam vēl nevar teikt īstenojuši, bet uzsākuši tādu nozīmīgu iniciatīvu, kas skar vides uzlabošanu arī ārpus jūsu uzņēmuma atrašanās vietas Latvijā. Tom varbūt uzreiz varu lūgt pastāstīt, kas ir šī iniciatīva, ko jūs nu pat īstenojat un kā tā izpaudās? Jā, nedaudz sīkāk pastāstot par šo konkrēto iniciatīvu ar Mežpils zīmolu, kurā tas galvenā zīmola vērtības ir tieši kaut kas zaļš, vai CSR varam teikt. Bija kampaņa Dari savu pilsētu labāk, kur bija aicinājumi, jebkuru Latvijas iedzīvotāju iesūtīt savas idejas mums par to, kā viņš redz savu publiski pieejamu un visiem izmantojamu vietu, padarīt ērtāku, pieejamāku, varbūt kaut kādas interesantas lietas tur uzstādīt. Un saņēmām mēs bijām pārsteigti, jo šī bija tāda dvīņu kampaņa ar mūsu kolēģiem Igaunijā Saku. Viņiem bija krietni vienkāršāka pieteikšanās forma, viņiem bija video vai bildes iesūtīšana no konkrētās vietas ar visu komandu, kas īstenos to. Mēs atkal drusku detalizētāk gribējām to pieteikumu saņemt, un
Viņu gadījumā viņiem bija, manuprāt, 58 pieteikumi, mums bija 231. Skaidrs, ka ļoti daudz tur bija tādi, teikšu, saudabīgi tie pieteikumi ar humoru devu, bet kad 40 bija tādi, kur žūrijai bija ļoti, ļoti smags, grūts uzdevums izvēlēties to. Šobrīd mēs esam nonākuši, ka viens tomēr mums būs Sarkandaugavā, mums konkrēti Sarkandaugavas vienīgais tunelis izgleznos un ar tādu ielu mākslu dažādos. Mums ir Ancenē atpūtas dārs ar arī dažiem izglītojošiem tādiem papildus elementiem, un trešais ir Gulbenē viedais soliņš būs un velo darbnīca. Tas, ka šiem 3 projektiem bija interesants, un tas galvenais bonus, ka ir tāda turpinātība, ka tas pieteikums jau nāca ar idejām, ko viņi darīs tālāk. Un tad, ja, piemēram, Sarkandaugavā, tā būs, varbūt, kas ir dzirdējuši kopā ar Provodņīku un mācību iestādēm abām, kas ir Sarkandaugavā, stāstīs vairāk jauniešiem par ielu mākslu, dažādas meistarklases un tad konkrēti pasākumu plāns pat jau gadam uz priekšu. Gulbenē regulāri viņiem iet Baltika Chain velo brauciens, viņiem ir liels velo maršruts, kur viņi tiek iekļauti, un arī tur ir izglītojošās lekcijas par aktīvo dzīvesveidu, un konkrēti arī biblioteka bija viena no iesniedzējiem, biblioteka arī savu vietu ikdienā vēlējās vairāk parādīt. Ancenē arī ļoti, ļoti detalizēti, tas pat bija tā pārsteigts, bet skaidrs, ka cilvēki arī iepriekš bija par to domājuši, un arī tur bija ļoti daudz jau pat koncertu un pasākumu, ko viņi savā atpūtas dārsā darīs. Bet tas arī ir viens no tādiem galvenajiem stāstiem par to, cik cilvēks arī pats ir gatavs. Nereti, ja runā par CSR un cilvēkam, jā, uzņēmumam, privātiem sektoram ir jāieguldās, jādod naudu, bet arī no otras puses ir jānāk kaut kādai iniciatīvai, un tikai tādā veidā var kaut kas tāds vērtīgs sanākt. Tas, ko es šai konkrētai kampaņai vai aktivizācijai redzu, ka tas varbūt pievienotā vērtība varētu būt arī tāda, ka kāds cits no tiem projektiem, kas nav iekļuvis, to varbūt arī pašvaldība pati uzņemtos, jo pēc kampaņas mums arī pašvaldības prasīja 7 kopumā vai kāds projekts tika iesniegts no viņu puses. Un mēs gandrīz visus nosūtījām, bet arī mēs pamanījām, ka var būt situācijas, kad iedzīvotāju biedrībām un pašvaldībām tās attiecības ir saspīlētas. Tas ir konkrēti viens novads, kur bija, manuprāt, 7 pieteikumi, kas tika iesniegti. 6 bija no privātpersonām un viens bija no iedzīvotāju biedrības. Mēs vienmēr arī, ja mums pajautā, mēs loģiski prasam projektu iesniedzējiem, vai mēs drīkstam ar to dalīties. Un vienīgie, kas bija, tie diezgan strikti un mātes valodā, kad es viņam zvanīju, teicu, kāpēc nevajadzētu viņam sūtīt. Tas ir vēl viens tas nākamais solis, kur jādomā par to, cik veiksmīgi ir sadarbība starp nevalstisko NVO un konkrēto, nezinu, vai tā ir pašvaldība vai Rīgas doma. Tas ir nedaudz senāk tāds pats projekts Rīgas centrā, divus kokus iestādījām Rīgas centrā, kas, ja ir iespēja izvēlēties mežu vai 2 kokus, mēs izvēlējāmies 2 kokus, kas ir krietni dārgāk, bet tā arī vairāk bija tāda simboliska ideja, lai tā viena mazā lietiņa, ko mēs izdarām, kas bija grūta, bet rada tādu ķēdi jau aktivitāšu tālāk. Nākamās tās vēlēšanas, kas bija sākumā, es nesaku, ka mēs bijām tie galvenie, kas to visu paveica, bet es domāju, ka mēs varbūt bijām daļa no tās motivācijas. Tad vismaz 2 programmās, partiju programmās vēlēšanām solīja
miljonus vai vairākus 100,000 koku, kas vienā iepriekš mēs skatījāmies, neatceros līdz kuram gadam, mēs neatradām katrā ziņā tādas solījumus. Bet tā ir arī tā runa par to, vai atmaksājas vai neatmaksājas, darīt, nedarīt, ir jācenš vismaz savā plānā ir atzīmēt kaut kādas lietas, ko no tā varētu iegūt tādai skaidrai, mērķtiecīgai virzībai. Ja šeit iepriekš prezentācijā, ko lika, tas ir darba tirgus un nāk jaunā paudze iekšā, mums nāk jautā gan par iespējām strādāt Karlsbergā, gan to, ko mēs darām ilgtspējā, gan cik zaļi ir mūsu ražošana, vai mūsu produkti ir zaļi, vai mēs atdodam atpakaļ, zinot arī mūsu akciju sabiedrības Alders pamata biznesu, ko mēs dodam atpakaļ sabiedrībai. Tas ir viens, kas vairs nav tas laiks, kāda aktivitāte, kur var iedot, tu izdari un tu tev, tad vai es dabūju naudu atpakaļ, vai tagad man vasaras sezonā es esmu izdarījis vienu lietu, vasaras sezonā man pārdošanas rezultāti kāps uz augšu. Nē, tas ir ilgtermiņa ieguldījums un ja tu var tos katram projektam var nolikt, ir tas, ko tu noteikti iegūsi, uzlabos savu un uzņēmumu karmu. Otra lieta, kas varbūt tādu kaut kādu sociālo procesu iekustinās, kas risinās lielāku sociālo problēmu. Vai tā ir viena aktivitāte, kas nākamajā gadā vai nākamajā reizē palīdzēs pulcēt vairāk privātā sektora uzņēmumu pārstāvis vai vienkārši līdzīgi domājušus cilvēkus un tādā kopīgā veidā. Bet īsumā, tas īsumā garumā pats galvenais visām šīm aktivitātēm, lai arī pašam būtu mierīgi, ir mierīga sirds, ka mērķis ir sasniegts, ir saprast jēgu, kāpēc tas vienkārši tiek darīts. Tas šķiet ļoti triviāli un visi to it kā zina, bet ļoti bieži tā izrādās lielākā problēma, kāpēc, ja prezentācijā bija teikts, ka no upper management, no vadības iet uz leju, un tad vidējā vadībā kaut kādā brīdī apstājās vai palēlinās, tad es pieļauju, Latvijā ir drusku otrādi, tās idejas nāk no apakšas iet uz galvu. Ja būs deksme un pats galvenais būs konkrēts tas rezultāts, tad arī vadība varēs par to pārliecināt un varēs iet tālāk ar 100% atbalstu. Bet tas mans īstais monologs. Bet paldies tev. Man liekas, ka šī iniciatīva bija tiešām ļoti interesanta. Pirmkārt, tāpēc, ka nepārāk bieži Latvijas uzņēmumi izmanto šo konkursa formātu. Ir, protams, arī citi labi piemēri, bet dzirdot, ka jums ir veicies būtiski labāk nekā kolēģiem Igaunijā, jau saprotu, ka mums vienmēr ļoti patīk sevi salīdzināt ar kaimiņiem vienā vai otrā pusē. Kas bija tās jūsu galvenās atziņas, kā jums šķiet, kāpēc jums izdevās tik daudz pieteikumus saņemt, jo tas skaitlis tiešām ievērojams ir? Es domāju, viens noteikti nenāk par sliktu, ka Latvijā ir vairāk iedzīvotāji. Es arī vairāk problēmas var saskatīt, ko tu gribi uzlabot vai atrisināt. Bet es domāju, tā būtiskā atšķirība bija tāda, ka mēs ļoti mērķtiecīgi piegājām pie tā, kā mēs šo nosūtam. Mēs varam ielikt sociālajos tīklos un paņemt reklāmu un rādīsies tas ieraksts daudziem cilvēkiem. Bet mēs arī strādājām, kā jau sabiedriskajās attiecībās, strādā pie mēdīju sarakstiem, pie žurnālistiem, lai tu zini, katra relīze vai materiāls iet atbilstoši tēmai. Šajā gadījumā mēs izgājām cauri un mums varētu būt viena no tādām aktuālākajām iedzīvotāju biedrību kontaktu katalogiem Latvijā. Un tāpēc mums ļoti daudz arī nāca no tā, kur savukārt, piemēram, no vienas iedzīvotāju biedrības mums bija 4 idejas.
iespējams mēs būtu primāri no tās iedzīvotāju biedrības uzrunājuši varbūt kādu citu cilvēku, atnākt viena ideja vai neatnākt neviena, bet trāpījām uz pareizā atnāca vairāk. Līdz ar to tas ir tas sagatavošanās priekšdarbs, vienalga, vai tā ir izdomāta, kāpēc vajag iniciatīvu, kurā vietā tā stratēģija atradīsies, arī izdarīt tā, lai visu to darbu, lai to sasniegtu. Tā būtu komunikācija būtu iespējami efektīvāka. Un tāds reģionālais pārklājums bija izteikti koncentrējās ap Rīgu, vai tomēr jums izdevās sasniegt, mēs dzirdējām Gulbenes, piemēram, piemērs, kā attiecībā uz šiem pieteikumiem, cik daudz tie bija tieši no reģioniem? Ļoti jauki, es tikko atvēru vaļā, tā karta stāv priekšā. Vienkārši nosaucot ciparus, Rīgā ir 20%, Kurzemē 24%, Vidzemē 25%, Zemgalē 20% un Latgale 11%. Tāpēc, mums arī bija tā doma, ka ļoti, kā reiz gribējām ārpus Rīgas nonākt vairāk. Un paskatīties, kas notiek. Mums arī savā ziņā ir ļoti interesants tas bizness un konkurentu tas modelis, kas mums, jo mums kā uzņēmumu, kas ir Rīgā, mums Tērvetē, Bauskā, Valmierā, Ventspilī, tur mums ir ļoti grūti kaut kur ielausties ar savu, jo tur ir vietējie uzņēmumi. Piemēram, Cēsīs. Par Agitu pasveicināt. Tāpēc arī mums bija tas mērķis tik drusku ārpus Rīgas. Un skatoties arī pavisam vienkārši no tādas gan publicitātes, gan kopējiem kontaktiem, tas mums arī izdevās. Un es saprotu, ka tagad jums ir ne tikai šī plašā iedzīvotāju biedrību datu bāze, bet jums ir arī diezgan tāds, droši vien plašs priekšstats par to, kas tad ir tās aktuālākās problēmas dažādās pašvaldībās, jo droši vien šie iesniegtie pieteikumi arī ļauj izdarīt secinājumus. Šeit varbūt, ņemot vērā, mums arī šodien ir šeit sarunā klāt un iespējams arī ierakstā šo webināru skatīsies cilvēki, kuri uzņēma pārstāvi, kuri meklē iespējas, kā viņi varētu iesaistīties, kā varētu atbalstīt savu vietējo kopienu. Varbūt var ieskicēt, kas tad ir tas, kas iedzīvotājiem šobrīd visvairāk sāp, ja tā varētu teikt. Bērnu laukumi. Tas ir pārliecinoši tur. Turpat grūti pateikt, ka procenti, vismaz puse no tiem, kas atbilda vai gandrīz atbilda prasībām, tie ir bērnu laukumi, ir aktīva atpūta. Ļoti daudz bija interesantas takas, bija pludmales uzlabošana vai kaut kādu peldvietu modernizēšana, tad bija slēpošanas trases, kas bija tāds izteikti sezonālais, gribēju aizmirst, kā sauc to, bet to aparātu, mašīnu, kas ievelk un uztais to trases slēpošanas. Jā, jo, manuprāt, 40% gandrīz bija saistīti ar aktīvu atpūtu, un tie uzvarētāji bija tādi, kas varēja aktīvu atpūtu ar izglītošanu apvienot kopā. Nevis tikai viens vai otrs, bet abi divi. Paldies, un mēs esam saņēmuši jau vairākus jautājumus, uzreiz arī izmantošu iespēju tos atskaņot. Nedaudz pārfrāzējot, tātad viens jautājums ir no Jekaterinas, vai jūs jūtat pieprasījumu no sabiedrības, varbūt no klientiem, darbiniekiem, ko to minēja arī attiecībā uz citiem aspektiem, piemēram, alkohola lietošanas samazināšanu jauniešu vidū vai alkohola nelietošanu, atrodoties pie autostūres, kā attiecībā uz šiem aspektiem?
Jā, konkrēti šis projekts ilgtspējas kontekstā mums ir gan mūsu paši, gan mūsu mātes uzņēmumu Carlsberg Group, kā viens no 8 jaunās Together Towards Zero and Beyond pīlāriem no blokiem. Tas ir par to, ka mums ir jāiegulda vietējās, jāatbalsta vietējās komunas, vietējās kopienas, jārada tāda gan praktiskā infrastruktūras ziņā, ko mēs varam atbalstīt dažādos pasākumos. Un ņemot vērā, ka mēs ar Sarkandaugavas attīstības biedrību, mēs jau katru gadu sadarbojamies vienā lielākos vai mazākos projektos, tad arī šogad šī kampaņa tur ļoti labi ierakstījās arī nedaudz plašākā kontekstā. Jo šī ir viena lieta no pietiekami daudzām, ko mēs darām. Attiecībā par pārējo vides sakārtošana nav primārais un pirmais, tā ir taisnība. Man šķiet, ka katrai tai iniciatīvai, kas nāk uzņēmumos, vienmēr ir apakšā, vai pirmais ir kaut kāds cilvēks, kas nāk ar darbinieks, kas nāk ar savu kā personīgo iniciatīvu, kas uzrunā pārējos un lēnām pa gadiem, citreiz sanāk ātrāk, citreiz vēlāk un nonāk līdz kaut kam. Un tāda vides sakārtošana, varbūt tas ir tas, kas man ir bijis vēl krietni pirms Aldera, bet šeit es varu kaut nedaudz to, protams, salāgojot ar biznesa kaut kādiem plāniem, ar zīmolu, konkrētajiem vēstījumiem. To es varu īstenot arī ar savu, kā es teicu, personīgo karmu, kas jau ir nākamajā jautājumā. Jā, mums tieši ir otrs jautājums no Liepājas. Es saprotu, ka te vēl ir kaut kādi, bet ļoti ātri noslēdzot, lai es neaizkavētu nepaņemt nākamajam runātājiem laiku. Jā, mūsu priekšrocība varbūt ir tāda, ka mums ir vairāki zīmoli, un katram tam zīmolam ir tā sava demand space, respektīvi atrašanās vieta kaut kādās patērētāju kartēs vai patērētāju vērtībās. Par alkohola nelietošanu pie stūras vai vispār, kā ir responsible drinking, respektīvi pret pārmērīgu alkohola lietošanu arī. Tas ir viens no mūsu mātes uzņēmuma stratēģijas lielajiem blokiem. Šajā gadījumā mēs sadarbojamies gan ar drošas braukšanas skolu. Mums ir konkrēti arī indeks drošas un atbildīgas braukšanas, ko mēs darām. Mums ir kopīgi pasākumi, aktivizācijas arī ārpus Aldera par alkohola lietošanu samazināšanu jauniešu vidū. Jā, mums ir lietas, kas varbūt mums nav tik plaši, tādas redzamas, bet mums notiek kādas lekcijas, informatīvas, mēs atbalstam kaut kādas pasākumus, kur runā par to. Tā noteikti ir vieta, kur mēs varam darīt vairāk, un ir prieks arī to vairāk saņemt šeit no malas, kā varbūt tāda neliela spēriena, ka ir kaut kas, ko mēs vēl varam darīt. Attiecībā par sirdsmieru, pāvis kārmas mērīšanu. Jā, Una jautāja, kā izmērīt sirdsmieru un labo kārmu? Tas ir mūžīgais jautājums, manuprāt, kas ir katru reizi ejot un prezentējot kādu aktivitāti un budžetu saviem priekšniekiem par to. Bet mums ir tādi Ipsos zīmolu mērījumi. Arī tad, ja mēs taisām kaut kādas fokus grupas aptaujas, mums vienmēr ir jautājums par to, kā tas palīdz zīmoliem, vai tas palīdz zīmoliem. 100% apstiprinājums tam nav, bet mēs tādā atsevišķu zīmolu kontekstā mēs redzam, ka kaut kāda korelācija starp to, ka uzlabojas patērētāja skatījums par tavu zīmolu. Vai vienalga, vai tas zīmols dara labas lietas, vai dara zaļas lietas, vai ir sociāli atbildīgs. Kaut kādā mērā tas tomēr iet kopā arī ar tiem pārdošanas rezultātiem un apjomiem.
Šeit es arī vairāk skatos uz to nevis kopējo, ka mums ir kampaņa, skaidrs, mums ir kampaņa, mums ir akcijas veikalos, tātad pārdošanas rezultāti iet uz augšu. Bet vairāk skatoties uz tiem klusajiem vai akciju ziņā tukšajiem mēnešiem veikalos, cik ļoti mums tajā brīdī, kad mums nav akcijas, vai mums ir kaut kas mainījies, vai mums iet uz augšu produkcija, mums produkcija iet par bezakcijas cenu. Nu, tas ir vienīgais, tas nav 100%, bet mums jāspēlē to, kas mums ir iedots. Bet ļoti labs jautājums, man patīk. Paldies. Jā, paldies par jautājumiem, paldies Tom. Bet mums ir otrs pieredzes stāsts no Liepājas, uzņēmuma Liepājas RAS. Nedaudz citādāks pieredzes stāsts, bet arī diezgan cieši saistīts ar vidi, jo, kā gan citādi, Liepājas RAS ir atkrituma apsaimniekošanas uzņēmums. Paldies, Inese Brūdere šodien būs gatava atbildēt uz jautājumiem, pastāstīt vairāk par Liepājas RAS izveidoto nenovērtēto lietu muzeju, bet pirms Ines es tev dodu vārdu, laikam dosim vārdu bērniem, jūsu mērķa auditorijai un arī vienai no kolēģiem un parādīsim visiem mazu fragmentu no Latvijas televīzijas raidījuma Bardaks bēniņos. Tas ir pēc darbs ļoti senos laikos. Ar šito te dievus taisīt senos laikos jau bija. Tas ir disks, ko var ieslēgt kādu mūziku jūs gribat. Kurienes šitās visas lietas ir uzradušās? Jūs šodien esat atbraukuši uz nenovērtēto lietu muzeju. Visas tās lietas, ko jūs šeit redzat, ir nākušas no atkritumiem. Bet mums bijis viņas tā vienkārši žēl sūtīt vai nu uz pārstrādi, vai nu apglabāt lielajā atkritumu kalnā. Kāpēc mēs esam sākuši uzstāt šajā telpā, lai parādītu citiem, kādas lietas cilvēki izmet ārā? Bija šitien trofejas, globus, bildes, grāmatas, televizori un arī datori veci un viss kaut kas šitien bija. Tas ir ļoti vecs telefons. Vecāks varbūt. Tas ir zāģis, ko var zāģēt kokus. Zemeslode. Radio tas ir. Tas ir radio. Trofejus man patīk izaugs. Lielāka trofeja. Šitā man vislabāk patīk. Es šito lietu izvēlējos. Laikam šitais būtu mūzikas instruments, lai spēlē pa lokām. Šo izmanto mājsaimniecībā, lai dotos uz mežu. Kādu domā, ko mežā varētu ar šito darīt? Zemenes var. Tev ir ļoti pareiza domāšana, tad šito vārds mellenis. Tad, kad pieiet pie melleņa krūma, lai nav jālasa katru odziņu atsevišķi, tad izbrauc krūmam cauri un mellenītis paliek šeit, bet lapiņas ir iziet mierīgi ārā. Tā vienkārši ātrāk notiek melleņu lasīšana. Es atradu šitādu. Tas varbūt varētu būt diskiņš maz. Ielikt varbūt iekšā radio un tad aiztaisiet, un tad skanāt mūzika varbūt. Tā ir kasete ļoti svarīga tieši šī lentes daļa, kurā mums ir iznākusi ārā. Un, diemžēl varētu teikt, ka šī kasete jau ir saplēsta. Bet tu zini, kā viņu var labi salabot? Teikt, mēs ieliekam pirkstu un griežam. Redzi, kā lente iet atpakaļ? Tā, tagad šitā samainam. Lauta šī ir. Zekīte, es atradu ar vienu austiņu.
Kas tas ir? Tas varētu teikt, ir kalkulātora steitiņš vai arī datora vecas steitiņš. Tā ir skaitļojamā mašīna. Cisti kādreiz izmantoja grāmatveži, lai varētu veikt lielus aprēķinus ar skaitļiem. Es šitādi nemaz to varu. Nu, patiešām šitās visas lietas bija šķiet ķīmiskas te. Jā, viss, ko jūs šeit redzat, pie mums atkrituma poligonā ir nonācis kā atkritumi. Un īstenībā arī jūs sēdējāt tādā lielā atkrituma konteinerā, vai jūs pamanījāt? Nē. Jā, tas ir liels atkrituma konteiners, ko mēs esam pārtaisījuši. Ļoti bija ērti tur sēdēt. Vai visu var salabot? Nu, diemžēl visu nevienmēr var salabot, bet ļoti daudz ko var. Pirms met lietas visam ārā vajadzētu pārliecināties, ka viņas tiešām nav salabojamas. Hei, man ir ideja. Ejam. Nu, ko paldies Liepājas RAS arī par ļoti lielisku iniciatīvu. Iespējams, daļa no šodienas klātesošiem arī jau ir pamanījuši, jūs dalāmies, īpaši novadnieki dalāmies ar informāciju par nenovērtēto lietu muzeju. Ines, kā jums radās šī ideja, kāpēc jūs to darāt? Un kā jūs mērāt šīs iniciatīvas rezultātus un ietekmi? Vispirms jau, mēs esam, teiksim tā, sabiedriski nozīmīgi pakalpojumu sniedzējs. Jo ikvienu mūsu skar, mūsu iedzīvotājiem, katru no mums skar maks par atkritumiem. Un tādēļ ir ļoti svarīgi ne tikai piedāvāt tarifu, saņemt par to maksu, bet arī darbs ar sabiedrību. Un šī ir viena no darbinieku idejām izveidot šādu muzeju, kurā vienopus arī var pulcēt dažādas paaudzes, vecākās paaudzes, ļaudis, kas atnāk un redz un stāst, un savukārt bērns un jauniešus, kas kaut ko tādu nav dzīvē redzējuši, un tādā veidā arī pilnveidojot viņu izpratni, kas notiek ar atkritumiem. Bet jā, tas ir viens no pasākumiem, un vērtējot un domājot par to, kas tad ir mūsu ieguldījums un kāds tas ir. Mūsu ieguldījums lielākoties ir informatīvs, izglītojošs, sabiedrību iesaistošs un tāds ilgtermiņā ar mērķi, ar domu mainīt sabiedrības domāšanu, izpratni, apziņu un arī beigu galā rīcību. Ir tādi teiksim tā, ir tādi patstāvīgie pasākumi un notikumi, un ir arī dažādas dzibakcijas konkursi un akcijas, lai nepārtraukti, lai sabiedrība pievērstu šim jautājumam uzmanību, jo arī mūsu katra iedzīvotāja atbildība jau nebeidzās tajā brīdī, kad es izmetu savu atkritumu maisu konteinerā. Bet patiesībā es esmu atbildīgs par to, kāpēc es vispār tur izmetu, ko es izmetu, varbūt, ka es varētu mest arī mazāk ārā, pārdomāt savus pirkumus. Tā ir ļoti plaša tēma, un tur daudz arī par to var runāt, jā, bet informatīvs ir tas veids, kā mēs ieguldam vietējā kopienā, jo informācija ir ļoti jaudīgs resurss. Es zinu, piedod, Ines, ka es pārtraucu. Es vienkārši zinu, ka jūs, lai arī šodienas klausītājs un dalībnieki saprot, ka tas nav tikai muzejs. Es esmu dzirdējis no ļoti daudz dažādām organizācijām, kas patiešām ved ekskursijās pie jums. Es saprotu, ka tas darba apjoms ir diezgan liels, lai šādu arī muzeju uzturētu, nerunājot jau par citām aktivitātēm. Kā jūs tieši tīri no tāda arī cilvēku resursu viedokļa to nodrošināt? Vai jums ir kādi cilvēki, kas tikai ar šo strādā, vai kā pētnieki arī minēja, tas notiek tādā brīvprātīgā darba formā, kur entuziasma pilni cilvēki, darbinieki ir vienkārši gatavi iesaistīties? Tie ir mūsu darbinieki, jā. Vispār mūsu kolektīvs tie ir 40 darbinieki. Un tas ir kāda atbildībā
Tas ir 1 vai 2 cilvēki, un pārējie, protams, iesaistās un palīdz, un zināmā mērā tas ir brīvprātīgs darbs. Šī muzeja ideja, un arī vēl viena otra, kur varbūt es vēl paspēšu pieminēt, vai ja neaizmirsīšu, tas nāk no darbiniekiem, tas nāk, kā arī Toms teica, no lejas uz augšu. Tā tas notiek, jā. Un būtībā mūsu... Jā, bet skaidrs, ka arī bez augstākās vadības atbalsta beigās tomēr arī nav iespējams, vai ne, īstenot. Savstarpēja sadarbība, komunikācija, tas ir stūrakmeņi, un bez tā nav nekas iespējams. Gan uz augšu, gan uz leju, gan horizontāli, gan arī pa diagonāli un vēl vis tādā veidā. Un ir paveicies patiešām, ka jebkurš no mums ir cilvēks savā vietā, un arī ilgus gadus strādājot 11 un vairāk gadus šajā uzņēmumā, mūsu kolēģi ir pietiekami pašmotivēti, radoši un labprāt turpina to darīt, arvien meklējot jaunus veidus un iespējas. Piemēram, pavisam tāds svaigākais jaunums no Liepājas RAS ir darbinieku arī iniciatīvas rezultātā izveidots krāmu kambars. Internetā var atrast informāciju, arī pieejama ir, kur mūsu darbinieki izdomāja redzot arī, kā tās lietas, es domāju, priekšmet dažādas sadzīves un ienāk vai to uz muzeju, vai tā kā nē, varbūt kādam tas noder. Un tādā veidā ir izveidota vēl viena tāda pasākumu kopums, kurā jebkurš iedzīvotājs var atvest kaut ko, kas viņam mājsaimniecībā sadzīvē vairs nav noderīgs, sākot no traukiem, mēbelēm, pat dažādām sadzīves priekšmetiem, arī pat reizēm mums šad tad paliek flīžu saišķīts vai divi tapešu ruļi, vai puskrās, lai nemest ārā. Un tad jebkurš var atvest, atstāt tur, un tikpat labi, jebkurš, kam kaut ko vajag, un arī sekojot līdz mums, kur mēs liekam tās aktualitātes, kas mums ienāk, var atbraukt un paņemt. Un viena gada laikā, vidēji 2000 priekšmetu šādā veidā apgrozās šajā kambarī. Un ir tādi jau pērļmednieki, kas viņi zina, tur varētu būt, tur ir tas, man vajag to. Un tādi, kas atgriežas un regulāri nāk, tāds, kurš pirmo reizi arī iegriežās, bet arī zina, es šitais piestaigāšu. Tā kā šādā veidā, tas arī ir veids, kā dot ieguldījumu vietējā kopienā, mainot mūsu izpratni, mūsu apziņu un arī mūsu rīcību. Tā kā, tas notiek un atbildot arī uz šodienas tēmas jautājumu, vai tas atmaksājas. Mana pārliecība ir, jā, tas atmaksājas. Es pilnībā piekrītu arī pētījumu rezultātiem, kur bija šie 3 ieguvumi. 3 par pakalpojumu, vai par, ka pērk preces, ja ir laba reputācija, attiecībā arī uz darbinieku piesaistīja, un vēl bija viens pa vidu. Tas ir tas, ko mēs iegūstam, esot atbildīgi, esot sociāli atbildīgi. Mēs patiešām, un arī mums kā pašvaldību kapitāla sabiedrībai, kur sniedz šo pakalpojumu, ir ļoti būtiski, lai mums uzticētos, lai mūs zinātu, lai mums būtu laba reputācija, jo tādā veidā mēs veidojam ne tikai savu kā darbinieku, kā organizācijas, kā vadības reputāciju, mēs arī veidojam pašvaldības reputāciju, valsts nozares spēlētāju. Un tad, kā var ticēt tam, ka mēs sakam, atkritums ir šķirot labi, ja mums neuzticās? Es tagad vienkāršot to saku, ja. Un tas ir ļoti nozīmīgi. Pieņemsim, es domāju, ka tas arī zināmā mērā ietekmē to, ka, ja parasti tarifs ir jāpārskata, protams, par pakalpojumu, jo izmaksas aug. Un ir bijis tā, ka tuvojās šis brīdis sabiedriskā apspriešana par šo tēmu, ir daudz jautājumu, daudz pārmetumu, un jums tur viss tik dārgi, un jūs tur neko nedarat. Šajā reizē es arī, tā monitorējot, es neatradu, neieraudzīju, nesadzirdēju nevienu tādu skaļu jautājumu vai argumentu. Es domāju, ka tam ir nozīme. Iespējams, cilvēki ar kaut ko citu bija nodarbināti, ja, bet tā labā reputācija, tā uzticamība, tā ir svarīga jebkuram gan personiskā, gan
organizācija, gan valsts līmenī. Tam ir nozīme. Un svarīgi ir patiešām ticēt tam, ko tu dari. Un es varu apgalvot to, ka mēs ticam, ka darot to, ko uzskatām par pareizi, mēs varam padarīt šo pasauli labāk. Protams, kā to izmēri, ko mēs iegūstam, bet mēs iegūstam, un to var izmērīt, un iegūmi ir ļoti, ļoti daudz. Kas pietrūkst, vai arī varbūt tās, ko gribētos, pat tiešām gribētu lielāku izpratni, teiksim tā, visos līmeņos, arī valsts, kontrolējot šo iestāžu, jo mēs kā pašvaldība kapitāla sabiedrība, mēs esam diezgan ierobežoti savās iespējās. Mūs arī ierobežo mūsu bailes, teiksim tā, gribam darīt labu darbu, bet vai mēs izdarīsim pareizi? Vai kāds, kuram vai šaurāk izpratni, vai kāda atnākot, teiks, jūs tur nepareizi darat, ja? Tā ka tas ļoti, ļoti iedrošinātu, ja būtu arī valstiskā mērā arī kaut kāds atbalsts un kopēja izpratni visiem šiem te spēlētājiem kopā. Un vēl arī, man liekas, ka es arī to sadzirdēju prezentācijā no valsts, būtu vismaz ieteicams tā kā apsvērt vai apdomāt patiešām šiem te sociāli atbildīgajiem uzņēmumiem, kas sevi tā pozicionē, kuru darbi to pierāda, vai arī dažāda veida neatkarīgi ārēji eksperti novērtējumi to pierāda. Patiešām kaut kāda vai diferencēta pieeja tā varētu būt, vai atbalsta pasākumi, jo mūsu katra visi šie resursi ir ierobežoti, un tāpat arī vai darbinieki, vai arī vadītāji. Un jā, no visiem tas atkarīgs, un cik daudz spēka ir mūsu šiem te vadītājiem būt tādiem, it sevišķi valsts un pašvaldību sektorā. Tādi mazlietiņi arī varbūt tās tā kā ieteikumi. Bet tas vēl varbūt ļoti arī saskana ar to, ko pētnieki bija noskaidrojuši tieši šajā kvalitatīvajā izpētē, un patiesībā jau tas nav nekas jauns, šķiet jau pirms 11 gadiem arī mēs jau dažādās diskusijās pirmo reizi sadzirdējām no uzņēmumiem tādas bāžas par to, ka, protams, ir svarīgi darīt pareizās lietas, un prieks, ka virkne un aizvien vairāk uzņēmumu dara un arī iesaistās un iegulda arī vietējā kopienā, bet varbūt reizēm paliek tā nelielā rūgtuma daļa par to, ka tas nevienmēr tiek novērtēts tieši arī no valsts puses šis ieguldījums. Jā. Man ir vēl jautājums, ja, protams, ir citi jautājumi, droši vēl uzdod, mums ir burtiski vēl pēdējās minūtes, bet zinot, ka nav viegli, esot tādam ļoti tehniskam uzņēmumam, arī līdzīgi kā Alderis, transports un dažādas citas ietekmes, kas nevienmēr patīk arī vietējiem iedzīvotājiem. Droši vien vēl arī Alderis tika aktīvi sadarbojas ar Sarkandaugavas iedzīvotājiem un dažādos veidos iesaistās šajā kopienā. Kā ir Liepājas RAS, kādas ir jūsu attiecības ar vietējiem iedzīvotājiem, un vai ir kādas īpašas aktivitātes, kuras jūs īstenojat tieši lai viņus iesaistītu tos, kas atrodas blakus poligonam, kuri ikdienā jūs visvairāk droši vien jūsu darbību izjūt? Jā, nenoliedzami kaut vai mūsu pieguļošo teritoriju īpašnieki vai Grobiņas pagasts vai Dienvidkurzemes novads, tās ir mūsu būtiskas ietekmes puses, un ļoti svarīgi ir viņus iesaistīt un ņemt vērā viņu viedokli. Tas ir skaidrs. Arī dažādi mūsu projektu attīstība, skaidrojošais, iesaistošais darbs, Mēs to darām. Mēs pat to darām tik tālu, ka mēs esam izveidojuši WhatsApp grupu mūsu pieguļošo zemju īpašniekiem, un viņi ir pirmie, kurus mēs par kaut ko informējam un aicinām uz regulārām tikšanām. Protams, arī tālāk aizejot uz pagastu novadu, arī
kaut vai ar bērniem šīs te izglītojošās dažādās nodarbības ekskursijas. Šobrīd mēs esam arī uztaisījām izmēģinājumu, ka mēs taisam atvērto ekskursiju. Tas nozīmē, jebkurš, kurš vēlas nevis noteikts grupas, kas piesakās, vai arī personas uz muzeju, bet jebkurš, kurš vēlas noteiktā dienā, noteiktā laikā, tie ir dažādi, var ierasties, atbrauc, paskaties, kā notiek šeit lietas, izstaigā pa poligonu teritoriju un uzzina, kas notiek ar atkritumiem, kādas ir arī mūsu grūtības vai izaicinājumi, pietiekami atvērts un iesaistoši. Tā kā mēs zinām, ka mūsu kaimiņi, mūsu vietējā kopiena, mūsu blakus cilvēki, jā, mums ciešā un labā sadarbībā un labā komunikācijā ir jābūt, un mēs arī to darām savus izpratnes, teiksim tā, robežās. Jā. Liels paldies, Inese. Noteikti jāaicina visi apmeklēt nenovērtēto lietu muzeju. Esmu bijusi un tiešām ir ļoti interesanti. Šķiet īpaši bērniem tāds sava veida ceļojums laikā, bet es domāju, ka visiem ir interesanti, tāpēc neizbrīna, ka jūs turpinat augt un attīstīt šo it kā sākotnēji tik vienkāršo ideju un darbinieku iniciatīvu. Liels paldies! Paldies arī Tomam no Aldera un, protams, pētniekiem, kas šodien iepazīstināja arī ar pētījuma rezultātiem par to, kāda tad ir situācija Latvijā attiecībā uz privātā sektora finansējumu tieši dažādām sabiedriski nozīmīgiem jautājumiem un tēmām. Noteikti arī mēs, kā Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, kopā, protams, arī ar jums, ar dažādiem uzņēmumiem un organizācijām, turpināsim diskusijas par šo tēmu un ir plānots vēl šogad pavasarī satikt arī ekspertus no Social Impact Alliance šeit Latvijā un jau vairāk iesaistot tieši atbildīgās arī valsts institūcijas, lai domātu par to, ko tad ar šīm atziņām un pētījuma secinājumiem tiešām tālāk darīt un kā tos tālāk ieviest. Liels paldies, lai jums skaista atlikusi diena un noteikti uz saziņu citās aktivitātēs. Visu labu!